Klau, evaņģēlijs mani apbur, sajūsmina, burtiski sajūsmina. Un es šodien gribu atkal padalīties ar labo vēsti, kas man pēdējā laikā tādu liek domāt. Un paskaties, Jesajas grāmatā 74. nodaļā no sākuma grib parādīt, kas mēs esam bez evaņģēlija, kas ar mums ir no Dieva skatu punkta bez viņa labā vēsts. Un 74.5. nodaļā ir teikts, mēs visi esam nešķīsti, visa mūsu taisnība kā sārņēnas drānas, mēs visi novīstam kā lapas, mūsu vainas mūs aizrauj kā vējš un tā tālāk. Un tur ir teikts, mēs visi esam nešķīsti. Tas vārdiņš burtiski nozīmē netīrs. Tāds, kur tu saki, netīrs, prom. Un šis vārds nešķīsts, sen ebreji ir lietojuši, skatos vienkārši pētniekus, viņi saka, tas vārds arī nešķīsts nozīmē tādā rituālā, jeb reliģiskā nozīmē. Ka tajā laikā tu pie Dieva varēji nākt tad, kad tu esi šķīsts. Visa tā derība toreiz bija par to, kā cilvēkam kļūt šķīstam, jeb pieņemtam Dievu priekšā, jo Dievs ir šķīsts, viņš ir absolūti taisns, svēts, bez krunkas un traipa. Dievs ir fantastisks. Kā cilvēkam tur nokļūt? Bet mēs bez viņa esam nešķīsti, esam netīri. Tur teica, visa mūsu taisnība. Kas ir taisnība? Tā ir pieņemšana Dieva priekšā. Tas ir, kad Dievs spēj paskatīties uz tevi un pateikt, tu esi taisns pēc mana standarta, pēc Dieva standarta. Citiem vārdiem, tu esi tikpat taisns kā es Dievs. Un te ir teicis, ka mūsu taisnība, tas, ko mēs cenšamies sasniegt, sastrādāt, ir kā sārņēnas drēbes. Tas sārņēns, tas arī nozīmē sasmērēts, netīrs, tāds aptraipītas, ka tu negribi būt tūmā, no tā nes jau pa gabalu. Es negribu ar šādām drēbēm neko kopīgu. Tu pa gabalu tādu cilvēku var uzlūkot, tu pa gabalu viņam kaut ko var pasniegt, bet tu negribi pieskarties. Un tas ir tas, ko Dievs saka, tava taisnība, Kaspar, un tava taisnība, klausītāji, ir kā šīs netīrās drēbes. Kā netīrās drēbes. Tu esi netīrs. Un tad paskaties vēl mazliet uz priekšu. Aiziesim aiziesim no sākuma uz Atklāsmes grāmatu. Tur ir viena fantastiska raksturvieta. Gribu vienkārši, lai jūs ieraugat kaut ko. Un tas ir Atklāsmes grāmatā. Ir tāda grāmata pašās beigās. Un tur ir, priekšpēdējā nodaļa. Ja? Atklāsmes grāmata, 21. nodaļa, un tur beidzamais pantiņš. Tur tiek aprakstīta jaunā Jeruzaleme. Un beigās ir teikts, šajā jaunajā, šajā šķīstajā, šajā superīgākajā vietā, kur Dievs pats mājo un ir gaisma un ir saule, tur nekad neies necienīgais, nešķīstais un melīgais. Ievēro, tur nekad neies. Tur nav teicis, ka viņam varbūt izdosies, ja viņš saņemsies, nē. Tur teicis, tas pats vārdiņš nešķīstais. Tur nekad neies nešķīstais. Tur nekad neies nešķīstais. Nekad. Un ja mēs tagad aizējam uz vēstuli romiešiem, tad Pāvils šo te, viņam tas ir dzīvesveids, un viņš to ir atkodis. Un skaties, ko viņš šeit saka. Viņš faktiski citē rakstus. Tas ir Romiešu 3. nodaļa un no 10. pantiņa. Viņš saka, kā ir rakstīts. Viņš vienkārši citē, jo tā ir taisnība. Nav neviena taisna. Neviena. Arī es nē. Ja es, Kaspars pats par sevi, vai tu pats par sevi, nav neviena taisna. Neviena paša. Nav izņēmuma, nav neviena paša. Visi ir aizgājuši no Dieva. Visi kļuvuši vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Tu nemeklē Dievu, saproti? Bez viņa tu pat viņu nemeklē. Bez viņa tu pat viņu nemeklē. Tu teiksi, kā tad tā, es esmu Jēzu pieņēmis vēl tā tālāk. Bet vai tad nav rakstīts, Jēzus saka,
kad svētais gars ir tas, kurš velk. Redzi? Svētais gars ir tas, kurš velk. Tu pat nevarēsi palepoties Dievu priekšā, es tevi izvēlējos. Nav neviena, kas meklē Dievu. Neviena, arī tu ne. Man vienalga, kādā kalpošanā tu esi, kādā statusā, cik tālu tu esi ticis savā kristīgajā dzīvē. Bez viņa tu nemeklē viņu. Bez viņu tu nemeklē viņu. Tas ir, tu esi netīrs. Tālāk. 12. Visi ir aizgājuši no Dieva, visi kļuvuši vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Viņu rīkli ir atvērts kaps. Iedomājies, tas ir par mani, par tevi bez Dieva. Ja ne Dievs, tad tava un mana mute ir atvērts kaps. Nevis zemeņu lauks, bet atvērts kaps. Bez Dieva atvērts kaps ar savām mēlēm tie vienmēr ir krāpuši. Vienmēr. Čūsku inderi zem viņa lūpām, viņa mute ir pilna lāstu un rūktu, un pacieties mazliet. Tu līdz saulē atspīdēs, bet paskaties mazliet vēl tev uz priekšu. Viņa mute ir pilna lāstu un rūktu, un viņa kājas ir žiglas, ka tie steidz izliet asinis. Kad mēs ienīstam bez Dieva, tas ir tas, kas mūs raksturo. Posts un ciešanas visos viņa ceļos, miera ceļu viņu nepazīst. Mēs varam domāt, es esmu nokalpojis Dievam 80 gadus, un nu jau esmu iepazinis. Es atceros, kā Kenets Heigins stāstīja, ka katru reizi savā dzīves noslēgumā, katru reizi, kad es domāju, kad es jau esmu mīlestībā tālu ticis un kaut ko atzinis, katru reizi es dabūju spērienu pa pēcpusi un kritu. Iedomājies, postu un ciešanas visos viņa ceļos, miera ceļu viņa nepazīst, Dievu bijības nav viņu acu priekšā. Nav. Neatkarīgi no tava statusa. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais sacīs tiem, kas ir zem bauslības. Tā ka visiem, neatkarīgi no rases, tautības un tā tālāk, visiem, arī tev un arī man, mute ir aizdarīta un visa pasaule ir pakļauta Dieva tiesai. Visa pasaule ir pakļauta Dieva tiesai. Tādēļ viņa Dieva priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnots netiks, jo caur bauslīgu nāk atziņa par grēku. Viss, ko tu vari izdarīt, viss, ko es varu izdarīt, ja tu un es, ja mēs sākam savu pieņemšanu, taisnību Dievu priekšā, savu to, ka tev ir kaut kādu uzpleču šitien te, ja mēs sākam balstīt to caur saviem darbiem, tad tur nav attaisnošanas. Tur, te teikts, viņa priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnots netiks. Netiks. Tu teiksi, kur tad ir evaņģēlijs? Es tev parādīšu evaņģēliju. Te mēs tūlīt romiešiem atgriežamies, bet aiziesim uz Jāņa evaņģēliju, 5. nodaļu. Tūlīt saule uzausīs. Un tur ir tā, kad Jēzus tagad stāsta, Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļā, 24. pantiņš. Patiesi, tas Jēzus divreiz atkārto, tiešām, kādreiz mēs sakam, zubļeju, zobu, ja, rekuķīlā. Patiesi, Jēzus zina, ko viņš saka. Es jums saku, kas manus vārdus dzird, un tic viņam, kas mani sūtīs. Tātad tēvam, kas tic viņam, kas mani sūtīs, tam šim cilvēkam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā. Bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Un mēs turpat lasām, kad Dievs tiesu ir atdevis dēlam, kad Dievs pats vairs tiesu nespriez, viņš atdod tiesu dēlam. Rekords 27. pantā viņš tam devis varu arī tiesāt Jēzum tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls.
Jēzus ir mums līdzīgs, viņš ir cilvēka dēls. Bet kāpēc es to visu stāstu? Es skatos apkārt, un mēs dažkārt baidamies, man liekas, pat bieži baidamies no tā, kā tur ar to tiesu, vai es tomēr esmu pietiekami paveicis, vai viss ir pietiekami izdarīts. Šeit ir teikts, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis. Tam ir, nevis būs, tam ir mūžīgā dzīvība. Tam ir mūžīgā dzīvība. Tam ir nevis būs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā. Tas nenāk tiesā. Tas nenāk tiesā. Vispār nenāk tiesā. Tas nenāk tiesā. Jā, Jēzus ir tiesnesis, bet tam, kurš tic, tam, kurš klausās, tam, kurš tic, tas nenāk tiesā. Bet no nāves ir pārgājis dzīvībā, tur ir divi stāvokļi. Un tas vārds pārgājis, tas vārds burtiski nozīmē no vienas vietas aiziet uz citu vietu. Pametot pirmo, tu nonāc otrā. Tu neesi visur esošs. Šis vārds saka, tu esi atstājis nāvi un tu esi pārgājis dzīvībā. Tev ir mūžīgā dzīvība. Tev ir mūžīgā dzīvība. Kas tic, tas nenāk tiesā. Un ja mēs aizējam atpakaļ uz vēstuli romiešiem, tad tur ir tāds kolosāls pantiņš, turpat romiešiem 3:26. Un Dievs piedod grēkus, tas ir par to pašu, ko Jēzus saka. Dievs piedod grēkus, kas darīti iepriekš dievišķās pacietības laikā, lai parādītu savu Dieva taisnību. Lai parādītu, izpaustu. Re, kur tā ir, lūk kāda, pieskarieties, aptaustiet, pagaršojiet, sasmaržojiet. Lai parādītu savu taisnību, tā ir redzama tagadējos laikos, nevis nākotnē, tagadējos laikos, tad, kad tu un es šeit sēžam un klausamies, ka viņš pats Dievs ir taisns un attaisno jeb taisno to, kas tic Jēzum. Tēvs un dēls par vienu to pašu. Kas tic Jēzum, to Dievs taisno. To Dievs ir taisnojis, un par to ir 3., 4., 5. nodaļa romiešu vēstulē. Un tad mēs varam noiet atpakaļ uz atklāsmes grāmatu, un ar šo es gribētu noslēgt faktiski. Un te mēs varam lasīt, kad notiek tiesa. Un Jēzus tiesā, tas ir tas, par ko ir stāsts. Ja? Jēzus tiesā. Tā, tūlīt atradīšu. Tas ir Jāņa atklāsmes grāmata, 20. nodaļa, 12. pantiņš. Tur mirušie ceļās augšā, lai nāktu tiesām. Tad tika attīti raksturuļļi. Tātad attina raksturuļļus. Tad viņus tiesā pēc viņu darbiem. Bet ievēro, pēc tam, tad, kad tie ruļļi visi attīti, pēc tam vēl cits rullis. Nevis viens no iepriekšējiem, cits rullis. Kāds rullis? Dzīvības grāmata. Dzīvības grāmata. Un mirušos tiesāja pēc viņu darbiem, kas aprakstīts šajos ruļļos. Un tā tālāk. Un tad mēs lasām, kā viņi tiek tiesāti, bet 15. pantiņā ik viens, kura vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, šajā beidzamajā rullī, šajā citā rullī. Ik viens, kas nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns ezerā. Jā, mēs šie cilvēki tiek tiesā pēc darbiem, bet tur neviens neizglābis. Vispār neviens. Pēc darbiem neviens neizglābis. Vienīgais ir dzīvības grāmata. Tā kolosālā lieta, kas tur ir. Atceries no Jāņa evaņģēlija. Jēzus saka, kas dzird manus vārdus un tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Tas vārds dzīvība, kas ir Jāņa evaņģēlijā, ir precīzi tas pats vārds, kas ir šeit, dzīvības grāmata. Tas ir tas pats vārds. Citiem vārdiem,
Ja tu dzirdi vārdus, ja tu tici tam, kurš Jēzu ir sūtījis, tad tev ir dzīvība, un tev ir daļa šajā dzīvības grāmatā. Tur ir kāds ieraksts, kur ir tavs vārds, un ne pēc darbiem tu tiec tiesāts. Ne pēc darbiem, jo pēc darbiem neviens nevar tikt izglābts. Vispār neviens. Ja mēs kā kristieši šo te saprastu, mēs pārstātu tiesāt viens otru. Kāds kalpotājs 90. gados atbrauc pie mūsu uz draudzītās dedzīgas, un viņš teica, es biju gatavs jums sludināt par Dieva tiesu un par svētajām dusmām, un tad Dievs pēkšņi mani pārtrauc manās domās un teica, bet tad kā tad ar svēto mīlestību? Iemācies no sākuma staigāt svētajā mīlestībā, un tad parunāsim par dusmām. Un neviens no mums nav perfekts šajā te mīlestībā. Neviens vēl nav atzinis visā pilnībā. Par to mēs citreiz parunāsim. Bet nebūsim tie, kas noraksta, kas saka, tas jau ir tāds, viņš rekur to un to ir sagrēkojis, to un to ir pastrādājis. Mēs viņam vairs neļaujam darīt to un šo draudzē. Viņam tagad ir pamatīgi jāstrādā, varbūt kādreiz, un mēs kļūstam dusmīgi, mēs izslēdzam. Neobligāti no draudzes mēs izslēdzam no savas aprites. Mēs esam tie, kas tiesā. Bet ir viens, kam pieder tiesa un vara, un tas ir Jēzus. Tas ir Jēzus Kristus. Bet ne pēc darbiem, jo arī tu, mīļais draugs, kas tiesā, tu turies ne pēc darbiem, tikai un vienīgi tava ticība, tikai un vienīgi tava ticība, absolūti tikai un vienīgi tava ticība ir tā, kas tevi notur dzīves grāmatā. Tas ir tas, kāpēc tu esi vispār tajā dzīves grāmatā. Tu netiec izdzēts, ja tu kaut kur kļūdījies, sagrēkoji. Mēs visi, tiklīdz ir darbi, mēs visi esam nederīgi. Ja tas ir mūsu pamats, mēs esam netīri. Bet ne pēc darbiem, lai neviens nelielītos. Mēs turamies tikai caur ticību, tikai caur to, ka mēs piederam viņam, un mēs esam viņa darbs. Tāpēc mācamies, lūdzu, tas ir evaņģēlijs. Evaņģēlijs ir labā, nevis tiesas vēsts. Evaņģēlijs ir labā vēsts. Evaņģēlijs ir labā vēsts. Tiesa būs beigās. Evaņģēlijs ir šobrīd. Mācamies staigāt mīlestībā. Mācamies pieņemt. Mācamies dot vēl iespējas. Un tā darīdams mēs nepārspēsim Dievu. Viņš ir daudz labāks, kā ik viens no mums spētu izdarīt pašu un iedomāties. Evaņģēlijs ir labā vēsts. Lūdzu, sadzird.